Ja tēze ir, ka ANO palīdz veidot vienotu pasaules valdību, tad Rockefelleru ģimenei un ANO būtu jābūt saistītām. Tas nozīmē, ka pilnīga un galīga visas cilvēces kontrole ir ietērpta skaistos vārdos. Un tas viss nav fantāzija vai diskusija, tie ir ANO nolemtie mērķi. Jau 2019. gada jūnijā Pasaules ekonomikas fórums un ANO parakstīja strateģiskās partnerības nolīgumu, lai pātrinātu programmas 2030 īstenošanu. Tā dažādās organizācijas, piemēram, caur ANO, atklāti tiecas pēc pasaules valdīšanas. Arī Vācija, piemēram, aktīvi darbojas, lai panāktu pilnīgu demokrātijas atcelšanu. Tagad viss ir atkarīgs no tā, vai tautas pamodīsies un atkal ņems savu un savas valsts likteni savās rokās. No 19. septembra līdz sestdienai 23. septembrim un otrdien 2023. gada 27. septembrī Ņujorkā notika ANO ģenerālās asamblejas sanāksme. Valstu un valdību vadītāji tikās ANO galvenajā mītnē. ANO ir pārstāvētas 193 valstis no kopumā 195 valstīm. Attiecībā uz pašreizējo ģenerālo asambleju ANO citas starpā raksta, ka tā vēlas no jauna uzpūst cerības, optimismu un entuziasma sajūtas attiecībā uz programmu 2030. Bet ko ietver šī programma 2030 un kādi mērķi tajā tiek virzīti? Pirms pievērsieties šiem jautājumiem daži vārdi par ANO un tās priekšvēsturi. ANO pirmsākumi un pirmsvēsture. Apvienoto nāciju organizācijas jeb ANO priekštece bija 1920. gadā pēc Pirmā pasaules kara dibinātā Nāciju līga. Tās oficiālais mērķis bija veicināt starptautisko sadarbību un panākt mieru un drošību. 1948. gada 18. aprīlī Nāciju līga 21. asamblejā tika likvidēta. Tās vietā tika izveidota Apvienoto nāciju organizācija. Visi tās aktīvisti tika nodoti jaunajai organizācijai. Apvienoto nāciju organizācija oficiāli apraksta savu dibināšanu šādi. Kad 1945. gadā beidzās Otrais pasaules karš, valstis bija sagrautas un pasaule vēlējās mieru. No 1945. gada 25. aprīļa līdz 26. jūnijam Kalifornijā, Sanfrancisko sapulcējās 50 valstu pārstāvji Apvienoto nāciju organizācijas konferencē par šo starptautisko organizāciju. Nākamos 2 mēnešus viņi strādāja pie ANO statūtu, jeb kartas izstrādāšanas, un pēc tam pie tās parakstīšanas, tā izveidojot jaunu starptautisku organizāciju, Apvienoto nāciju organizāciju, kas, kā tika cerēts, novērsīs jaunu tādu pasaules karu, kādu mēs pat laban piedzīvojam. Saskaņā ar ANO statūtiem miera nodrošināšana pasaulē joprojām ir viens no svarīgākajiem ANO uzdevumiem. Vai tā ir taisnība, vai arī ANO tiek izmantota, lai ar šo aizsagu veidotu vienotu pasaules valdību? Davidam Rockefelleram piedāvātais citāts šajā sakarā rada jautājumus. Viņš 1994. gadā Apvienoto nāciju organizācijas ekonomikas komitejā teica tā, citēju: Mēs atrodamies uz globālās pārkārtošanās sliekšņa. Mums ir nepieciešama tikai īsta, visaptvaroša krīze, un valstis pievienosies jaunajai pasaules kārtībai. Citāta beigas. Ja tēze ir tāda, ka ANO palīdz veidot vienotu pasaules valdību, tad Rockefelleru ģimenei un ANO ir jābūt saistītām. ANO un Rockefelleru ģimene. Ir interesanti zināt, ka Rockefelleru fonds bija nozīmīgs faktors pasaules izveidošanā pēc Otrā pasaules kara. Tieši Rockefellera fonda finansētās ārējo attiecību padomes, privātā ASV ideju laboratorija pētījumi galu galā noveda pie Pasaules bankas, NATO, ANO un citu organizāciju izveides. Johns D. Rockefellers jau bija ziedojis bibliotēku ANO priekštecei Nāciju līgai. ANO ģenerālsekretārs Bans Ki-muns to pieminēja savā pateicības runā 2012. gadā, citēju: Esmu pagodināts būt šeit 85. gada dienā, kopš Johns D. Rockefellers juniors uzdāvināja vēsturisko bibliotēku Nāciju līgai. Tas ir pareizi, ka mēs nosaucam šo telpu viņa vārdā. Es pateicos ģimenei par dāvāto Johna D. Rockefellera portretu, kas 65 gadus bija izstādīts Rockefellera fondā.
Rockefelleru ģimene ir noturējusi šo pārliecību un gada gaitā ir sniegusi milzīgu atbalstu Nāciju līgai un apvienoto Nāciju organizācijai. Citāta beigas. Džons D. Rockefellers arī uzdāvināja zemes gabalu Manhetenas austrumu krastā, 7 hektāru platībā, kas atbilst aptuveni 10 futbola laukumiem, uz kura 1949. gada 24. oktobrī tika ielikts ANO galvenās mītnes Ņujorkā pamatakmens. Rockefellera fondam kopā ar Rockefelleru ģimeni ir bijusi un joprojām ir ievērojama ietekme uz ANO izveidi un attīstību. Par to liecina saikne ar pēdējiem 3 ANO ģenerālsekretāriem. Kofi Anans bija ANO ģenerālsekretārs no 1997. līdz 2006. gadam. Viņš ir Davida Rockefellera 2009. gada balvas Briding Leadership Award saņēmējs. 2009. gadā viņš piedalījās Davida Rockefellera memoāru prezentācijā, un Rockefellera fonda paziņojums pēc viņa nāves bija šāds. Kofi Anans bija viens no mūsu ilgadējiem un spēcīgākajiem partneriem. Arī Antonio Guterrešam un Ban Ki-munam acīm redzot ir labas saites ar Rockefelleru ģimeni. Bans Ki-muns bija ANO ģenerālsekretārs no 2007. līdz 2016. gadam, un viņš redzams šeit tiekoties ar Davidu Rockefelleru. Kā minēts iepriekš 2012. gadā, Ban Ki-muns teica pateicības runu un minēja, ka Rockefelleru ģimene gadu gaitā ir ļoti atbalstījusi apvienoto Nāciju organizāciju. Antonio Guterres ir ANO ģenerālsekretārs kopš 2017. gada. Izliktajās fotogrāfijās viņš tiekas ar Ariānu Rockefelleri un Davidu Rockefelleru junioru. Agenda 2030. Tagad pievērsīsimies agendai 2030, kas ir tās pamatā un kādus mērķus ar to vēlas sasniegt ANO. Klātēvē jau ir komentējusi agenda 2030 raidījumā etiķešu krāpšana 2030, kā ANO velk pasauli bezdibenī. Kā tapa programma Agenda 2030? Sakotnēji tā izsākās ar ANO rīcības programmu Agenda 21, kas tika pieņemta 1992. gadā. Tajā ietverti konkrēti attīstības un vides politikas ieteikumi rīcībai 21. gadsimtā. Ar 2015. gadā ANO pieņemto programmu 2030, 21. programmas mērķi tika pilnveidoti, un tagad tie ir vienlīdz piemērojami visām valstīm. Pašreizējā sanāksme ir paredzēta, lai pārskatītu Agenda 2030 17 gadu attīstības ilgtspēju un mērķu īstenošanu. Vai Agenda 2030 īstenošana līdz šim ir parādījusi, ka ANO vēlas veicināt pasaules kopienu? Vai arī tās īstenošana pakāpeniski novad pasauli bezdibenī, jeb citiem vārdiem sakot, uz vienu vienotu pasaules valdīšanu? Izpētes žurnālists Tomas Ropers savā grāmatā Inside Corona pauž detalizētāku nostāju par Agenda 2030. Viņš raksta: Agenda 2030 pieņēma ANO valstis, un tas, ka Vācijai jau ir savs pasākumu katalogs, liecina par galveno problēmu. Katra valsts interpretē mērķus pa savam. Turpmāk izklāstīti galveno programmas 2030 punkti, kas būtu jāplūko sīkāk. 16. pamatpunkts ir šāds. Citēju, veicināt miermīlīgu un iekļaujošu sabiedrību ilgtspējīgai attīstībai, nodrošināt visiem piekļuvi taisnīgumam un veidot efektīvas, atbildīgas un iekļaujošas iestādes visos līmeņos. Citāta beigas. 16.9. apakšpunktā ir norādīts: līdz 2030. gadam nodrošināt, lai visiem cilvēkiem būtu juridiskā identitāte, jo īpaši reģistrējot dzimšanas faktu. Šis punkts, tas ir vienotas juridiskās vai pat digitālās identitātes izveide, visiem šīs pasaules iedzīvotājiem jau notiek pilnā sparā ar ID 2020. ID 2020 plāno izveidot starptautisku digitālo identitāti, kas papildinās valsts sistēmas. Visa informācija par individu tiks apkopota šeit. Izglītības un vakcinācijas apliecības, finansiālais stāvoklis, Facebook konti, viedtālruņa radītie dati un citi. Thomas Ropers par to saka: tas nozīmē, ka pilnīga un galīga kontrole pār visu cilvēci ir ietērta smalkos vārdos. Un tas viss nav fantāzija vai diskusija. Tie ir ANO noteiktie mērķi, pie kuriem tiek strādāts un to īstenošanai tiek tērēti miljardi.
Saistībā ar Rockefelleru ģimeni ir redzama arī ID 2020. Rockefellera fonds ir viena no galvenajām organizācijām, kas ir ID 2020 pamatā. Agenda 2030 finansēšana. Lai finansētu Agenda 2030. gadam, ANO norāda, ka tai nepieciešami 5 līdz 7 triljoni dolāru gadā, jeb 5000 līdz 7000 miljardi dolāru. Salīdzinājumam, Vācijas gada nacionālais kopprodukts ir aptuveni 4000 miljardu dolāru. Starp citu, ANO tiek finansēta no dalību valstu iemaksām. Lai nodrošinātu šīs milzīgās summas, ANO apgalvo, ka tai cita starpā ir jāveicina publiskā un privātā sektora partnerība, kas ir vēl viens Agenda 2030 mērķis. Publiskā un privātā sektora partnerība. Ko tas nozīmē, ka ir jāveicina publiskā un privātā sektora partnerība? Tomas Ropers savā grāmatā to detalizēti aplūko un raksta šādi. Runa ir par lielākas ietekmes piešķiršanu uz ANO korporācijām, vai ģeopolitiski runājot runa ir par korporāciju varas palielināšanu uz nacionālo valstu rēķina. Korporācijas vēlas diktēt noteikumus, un tām vairs nav jāievēro nacionālo valstu likumi. Ilgtermiņā tās vēlas atņemt varu nacionālajām valstīm, un jo īpaši to parlamentiem, kas var pieņemt graujošus likumus. Lai slēptu šo demokrātijas eroziju, tiek izgudroti tādi jauki skanoši termini kā publiskā un privātā sektora partnerība, kas nomierina sabiedrību. Publiskā un privātā sektora partnerības mērķis ir palielināt ne tikai lielo korporāciju, bet arī oligarhu ietekmi. Tomas Ropers ar oligarhiem saprot cilvēkus un organizācijas, kas īsteno varu pār reģionu, izmantojot savu bagātību, piemēram, Rockefellera fondu vai Vispasaules ekonomikas fórumu. Jau 2019. gada jūnijā VEF un ANO parakstīja stratēģiskās partnerības nolīgumu, lai pātrinātu programmas 2030 īstenošanu. Piemēram, dažādas organizācijas atklāti tiecas iegūt pasaules varu ar ANO starpniecību. Tas nekādā ziņā nav pārspīlēts, uzskata Ropers. Piemēram, arī Vācija aktīvi strādā pie pilnīgas demokrātijas atcelšanas, kā norādīts Federālās iekšlietu ministrijas dokumentā Viedo pilsētu harta. Tas tika publicēts 2017. gada maijā un ir pieejams KlāTV. Tur zem virsraksta vīzija par hipersavienotu planētu 6. punktā ir rakstīts: pēc vēlēšanu sabiedrība, post-voting society, sabiedrība, kurā vairs nenotiek vēlēšanas. Tā kā mēs precīzi zinām, ko cilvēki dara un vēlas, nav nepieciešamas vēlēšanas, vairākuma princips vai balsošana. Uzvedības dati var aizstāt demokrātiju kā sociālās atgriezeniskās saites sistēmu. Nākotnē cilvēki būtu tik rūpīgi digitāli jāreģistrē un jākontrolē, lai no datiem varētu secināt, ko vēlas vairākums. Iemesls, lai vairs nebūtu jārīko vēlēšanas vai lai būtu jāpieņem lēmumi bez vēlēšanām. Turklāt viedās pilsētas koncepcijā ir rakstīts par pēc īpašnieku sabiedrību, post-ownership society, sabiedrība, kurā vairs nepastāv privātīpašums. Pateicoties informācijai par pieejamām koplietošanas precēm un resursiem, ir mazāk jēgas kaut ko iegādāties, iespējams privātīpašums patiešām kļūs par greznību. Dati varētu papildināt vai aizstāt naudu kā valūtu. Kā gan šādas idejas var tikt publicētas sabiedriski? Demokrātijas vai privātīpašuma atcelšana būtu pretlikumīga un sodāma rīcība. Patiesībā pēc Tomasa Ropera domām tas tik un tā notiek. Viņi pie tā atklāti strādā jau gadiem ilgi. Kopumā var secināt, ka ANO ilgspējīgas attīstības mērķi patiesībā nozīmē lēnu, bet pastāvīgu ANO varas un ietekmes palielināšanu. Jo valstis soli pa solim zaudē pilnvaras, aizvien vairāk tiek likvidēta demokrātija un galu galā arī nacionālās valstis. Sākot ar ANO pirmsākumiem un acīm redzamo Rockefelleru fonda ietekmi rodas jautājums. Vai viens no tās slēptajiem mērķiem jau no paša sākuma nav bijis vienotas pasaules valdības izveide? Tagad viss ir atkarīgs no tā, vai tautas pamodīsies, un vai tās atkal ņems savu likteni un savas valsts likteni savās rokās. Tautām ir jāzina šīs saiknes un plāni, kas ir ANO un tās vērienīgās Agenda 2030 pamatā, tāpēc izplatiet šo raidījumu pēc iespējas plašāk.